Man noteikti palika atmiņā Anojas ciematiņš, kur trakie tādi kauboji tur uz zirgiem jāj un tādi riktīgi mačo tipa vīrieši spēlē tur kārtis, un es ar viņiem tur dabūju izspēlēt un izrādās vēl vinnēju viņus kaut kādā vispār nesaprotamā spēlē. Tad, protams, tur vietējās audējas un rokdarbnieces tur darināja visādas tur foršus, interesantus tur galvas rotas un sēdziņas. Principā es noteikti iesaku pirkt tieši kalnu ciematiņos šīs lietas, jo lejā pie jūras tas noteikti ir dārgāk, jo tur turisti vairāk, kā saka, apgrozās. Un man bija brīnišķīgi iespēja arī braukt uz klosteriem, sastapt tur gan visādus tur svētos mātes un tēvus un tur pastīties, kā viņi tur dzīvo un kā viņi tur lūdzās, tur visu dienu lūdzās un 8 stundas guļ. Un tā kā tas interesanti bija un noteikti iesaku lejā pie jūras vietējos restorāniņus, kur var ēst garšīgas zīvis. Un grieķu salāti gan tur likās netik labi kā Latvijā, jo Latvijā, man liekas, grieķu salātus garšīgāk taisa, bet viss pārējais, cevišķi zīves, protams, ļoti garšīgi. Tā kā, principā, Grieķija man noteikti asociējās ar kaut ko tādu ļoti pozitīvu, baigi jautro un kur noteikti es gribētu atgriezties.